Vasaras vētru radīto seku likvidēšanā liela nozīme ir savlaicīgai darbu paveikšanai. Pie šāda secinājuma nākuši Madonas novada Kustes pamatskolā, jo vētrā norautais skolas jumts vēl aizvien nav salabots. Telpas zem norautā skolas jumta pildās ar ūdeni, gluži kā skolas vadības pacietības mērs ar tukšiem būvdarbu veicēju solījumiem. Mācību gads ir sācies, taču skolā nav pabeigts ne jumta remonts, ne siltināšanas darbi. Vētra pakļuva zem nenostiprinātā seguma un 3 vietās to nocēla ar visām spārēm un visiem nostiprinājuma elementiem. Šobrīd šīm vietām ir uzklāta plēve, kura daļēji mitrumu aiztur, tomēr tikai daļēji. Tāda lietus gadījumā, kā piemēram šodien, caurtece tomēr ir un diezgan ievērojama. Solījumi tiek solīti nepārtraukti. Sola gan galvenais celtniecības darbu uzņēmējs ceļu būve, cēsu firma, gan arī apakšu uzņēmēji. Taču darbi virzās priekš ļoti gausi. Skolas gaiteņos redzamais vietām atgādina nepabeigtas jaunceltnes skatus, taču būvdarbiem pieaicinātie strādnieki paši ir neizpratnē par radušos situāciju. Sākums bija, bet tagad mums brīžiem nav materiāls. Nepiegādā. Es nezinu, kas vainīgs, vai mūsu firma, vai CB, tur viņi netiek savā starpā galā. Kad viņi izlems, tā viņi mums dos kaut ko. Pa bišķītim dod, tagad tur tā vakardien sāk kustība notikās. Pirms tam mēs stāvējām, mēs neko nevarējām darīt. Nav ko es vēl vairāk, es neko nevaru. Es esmu mazs cilvēciņš, man ir savu cilvēku, un viņi prasa no manīm. Mēs visu laiku ir gatavi darbam, mēs nekur neiet prom. Mēs visu laiku atrodamies šeit, mēs gaidām. Kad turpināsies, kad priekšnieki izlems, ko izlems, kā to visu veidot, kad apgādāsim materiālu un visu to tādu. Aronas pagasta pārvalde atzīst, ka situācija ir vairāk kā nepatīkama, taču reāls risinājums te nesaskata. Atliekot vien cerēt, ka būvdarbu veicēji savus solījumus pildīs. Pagasta pārvalde nepārtraukti zvanās un lūdz, vai tiešām nevar kaut kā iet uz priekšu tā lieta. Bet redzat, šodien ir temperatūra +9 grādi un tā skola ir tik caurvējaina vēl piedāvām. Tas ir Eiropas projekts, kā jūs zinat, ne jau mēs viņu tur esam sākuši, un ne mēs vienīgā skola, kas tādā stāvoklī ir mūsu rajonā, un ne tikai mūsu novadā, bet arī par Jēkabpils novadu iet runa, ka tāpat tās bremzējoties visas siltināšanas darbi un viss, un kaut kā mums neiet. Kaut kā neiet, gribās jau optimistiski skatīties uz dzīvi, bet neiet. Neskatoties uz nepabeigtajiem remontdarbiem, skolotāji un skolēni ir gatavi jaunajam mācību gadam un cer pēc iespējas ātrāk ienākt skolā, kurā iekavētie darbi būs pabeigti.